Kā atšķirt vīrusu un bakteriālu infekciju? Tas nav viegli, jo simptomi abām infekcijām ir tik līdzīgi. Izslēgt bakteriālo infekciju bez bakterioloģisko analīžu veikšanas īsti nav iespējams. Abām šīm infekcijām ir tādi kopēji simptomi, kā drudzis, saaukstēšanās sajūtas, iesnas, arī muskuļu sāpes un iekaisis kakls. Lielāko daļu elpceļu infekciju izraisa vīrusi, tomēr tās var būt arī bakteriālās dabas un abu šo izraisītāju kombinācijas. Vīrusu infekcijas parasti ilgst nedēļu, maksimāls 10 dienas. Bakteriālā infekcija ir ilgāka un varbūt pat līdz 2 nedēļām. Svarīgi ir saprast, ka vīrusu infekcijas gadījumā antibiotikas nedarbosies. Neatbilstoši lietojot antibiotikas laika gaitā attīstīsies to rezistence, un tās beigu beigās būs neefektīvas. Ikreiz tās neadekvāti lietojot, mēs sagatavojam mikrobus, un tie kļūst aizvien rezistentāki pret antibiotikām. Paralēli tam vājinās arī imūnā sistēma un izmainās zarnu mikroflora. Kā efektīvi cīnīties ar vīrusiem visās 3 to attīstības stadijās? Vīrusam attīstoties noteiktas 3 stadijas vīrusa mijiedarbībai ar saimnieku šūnu, un katrā no tām iespējam vīrusu izplatību ierobežot. Immunosil virufiks – spēcīgs bioaktīvs komplekss cīņā ar vīrusiem, kavē vīrusu vairošanos šūnās un samazina vīrusu izraisītā iekaisuma reakcijas. Efektīvs un pirmās izvēles produkts gadījumā, ja jūs sastopaties ar vīrusiem. Immunosil virufiks.